Labdien! Esmu Kaspars, šīs rūpnīcas ražošanas vadītājs. Šajā rūpnīcā strādāju jau 25. gadu. Šeit nonācu uzreiz pēc augstskolas absolvēšanas. Arī biju atbildīgs par šo jauno projektu, kurš jau bija uzsākts 2019. gadā. Lai uzsākt šādu projektu, nevar viņu uzreiz strauji uzsākt, sāk kaut ko jaukt nost vai uzreiz būvēt klāt. Tie pirmie sagatavošanās darbi bija inženieru komunikācijas, nācās papildus izveidot. Visgrūtākais bija tajā būvniecības procesā vienlaicīgi ražot, pildīt savas saistības un vienlaicīgi arī būvēt jaunu. Intensīvākie gadi bija no 23. gada, būtībā 2 gadi bija ļoti intensīvi. Darbiniekiem nācās daudz ko paciest, jo brīžiem bija paukstu cehā, brīžiem trūka varbūt svaigais gaiss, sienas demontētās tika noklāts ar plēvēm, ziemā bija brīžiem paukstu, vasarā atkal bija pa karstu. Tad ar šo projektu mēs esam arī panākuši to, ka darbiniekiem ir krietni uzlaboti darba apstākļi. Tad vasarā būtībā mēs šobrīd varēsim nodrošināt 2-kārtēju gaisa apmaiņu darbiniekiem. Un šī koka konstrukciju ēka jaunā ražošanas šobrīd ir viena no lielākajām Baltijā. Iepriekšējais lielformāta saplākšņu cehs, kas bija 2007. gadā atklāts, arī tur ir koka konstrukcijas. Šeit ir tā atšķirība, ka te ir tikai izmantotas kopnes. Kopnes ir ļoti ērtas ar to, ka inženieru komunikācijas var izvietot daudz ērtāk. Mēs redzam, kā satiekās jaunais ar veco. Šī ir tā jaunā daļa, ko mēs te redzam, smukas koka konstrukcijas. Un tā otrā daļa, tā ir tā vecā daļa. Būtībā redzam, kā šīs divas pasaules satiekās un sadzīvo.